Sveiks, Juri! Atkal ir izbraukums kārtējais. Здравствуйте. Здравствуйте, jā, kā saka, jāsaka, Maskava. Да. Kāda ideja ir galvā? Ideja! Kā iet, kas notiek? Нормально. Мне только nepatīk tas, kad es kopā ar Valteru dzīvoju. Tas ir tā ļoti nepatīkami. Tiešām, jūs jau vispār bez akcentiem sāksim runāt pilnīgi nopietni. Man ir tā grūti ar viņu uzturēt, es nezinu, un kādā sakarā es pat mani saliek ar viņu kopā? Kādā? Vienmēr Emīl, tev būtu jādzīvo kopā ar Valteru. Kā tu justos? Kurš no jums guļ augšā, kurš apakšā? Apakšā. Valters guļ pie loga. Pie loga? Es pie durvīm. Pie durvīm? Jā. Nu, es jau uz reperī viņš nekāp, zin kā, bet ja es šitā tev uzvaldu, jā, man nepiestāv vispār. Bet es tā kā īsti mālēs, tagad. Tos reiz. Ui, mikrofonu lūdzu atvainojies, ka tu arī sabojā. Tā, watch it. What's up, bro? Ir manām satraukums no rītdienas gaidāmajām spēlēm. Nu, īstenībā ir, jo es nezinu, kas mums sagaida vispār. Vispār. Vispār es nezinu. Tas bija tās pats pārsteigums kā šīs dienas brokastīm, nevis pusdienām. Nu, tā gluži neteiksim, jo es treneri tā īsti nezinu. Nu, tu tā. 50. Bet tu skaties, mums šitās tā tonis, jā? Tāds ritīgi krievisks. Ritīgi krievisks. Bet, nu, jā, viņš kārtaši, kas mums ir izdalīts, ka tu ej tādu visu. Un tu tiec ešā izstādā. Nu, lai tavu gaismu dēktu, tur pie durvīm ir tāds ieveikalos. Ielaiks, jūs pēc slēdot tavu gaismu, lai arī. Tas ir mūsdienu tehnoloģijas vispār. Nu, un kādu vēl jautājumu? Es domāju, ka... Kur 91. Ja? Jā, tieši tā. Un kad... Es domāju, ka tiešām šī intervija laikam būs šoreiz jābeidz, jo rīt būs jauna diena, mums drīz uz treniņu jādodas. Rīt būs jauna intervija. Jā. Pēc spēlēm. Tu jau redzēsi arī pirms. Vai ir, tā. Bet es nezinu, kāpēc. Jā. Nu, paldies šeit, Juris TV.